Mēs izmantojam paskartes. Nē, es izmantoju. Tagad man ir tāda tradīcija, kad esmu ārzemēs, tad vienmēr apsūtu, man ir kaut kādi 6 cilvēki, kuriem es noteikti sūtu. Un tad vēl man ir viens hobijs. Es pērku skaistas paskartes un vienkārši viņas kolekcionēju. Ziemassvētkos no radiniekiem saņem paskartes, tā kā kas atmasēts visai ģimenei. Un tā kā tur ir ieguldīts tāds mazliet lielāks darbiņš un tas ir ļoti patīkami. Protams, tas ir tieši tas, ko visvairāk vēlas, jo tas ir tiešām no sirds, jo tur ir veltīts laiks, nevis es piespiedīšu smaidiņu un aizsūtīšu draugos. Kādreiz taču manā bērnības laikā mēs tā sūtījām tik daudz, nāca tik daudz tāds apsveikumu, bija prieks iet uz paskatīt. Es nezinu, nevienu neesmu saņēmis, es nezinu, cik ilgi jau. Būtu forši saņemt. Nopietni. Pēc paskartes ir forši. Tāpēc, ka viņām līdzi nāk to cilvēku enerģija, kas viņas ir sūtījuši, domas, sirds siltums un mīļums. Paskartes man nozīmē kaut ko personisku, patīkamas emocijas, saņemot un izlasot tas, kas tur ir rakstīts. Un arī tādu nevis parasts, bet tāds patiesums. Un vienkāršība reizē. Tāpēc tas, man liekas, ir vēl vērtīgāks pārsteigums. Es piekritīšu, jā. Mūsdienās, jo vairāk mēs sūtam elektroniskās ziņas, jo vairāk tu vairāk novērtēt, tu atnāk paskatīt ar rokas. Man ir ļoti patīkama sajūta, jo tas tomēr ir kaut kas ar roku rakstīts un īpašāks. Tik īsts kā šitas ābols gandrīz. Ja salīdzinu ar ēpasta vēstulēm. Tā.